Šodien mūsu saruna par darba vidi, par tās spēlētājiem, tā var teikt, par darba devēju, darba ņēmēju, par citām lietām, kas saistītas ar cilvēku un darbu. Un saruna mums šodien ir ar Sandru Ozolu. Sveika! Sveiki! Sveika! Sākumā es teiktu, Sandra, es aicinātu tevi iepazīstināt klausītājus ar sevi. Kas ir Sandra? Es nāku no Latvijas mazākās pilsētas Durbes, kuras piedzimu un uzaugu un pavadīju savu bērnību un daļu no skolas gadiem. Es esmu mamma, 26 gadus vecam zēnam, nav jau vairs zēns, bet ir dēls ir izaudzināts un uzsācis pats savas gaitas. Un tad es esmu vadītāja samērā lielai globālai komandai. Manā komandā ir 60 cilvēki. Mēs strādājam starptautiskā investīcija uzņēmumā, kas saucās KKR, Kohlberg Kravis & Roberts, kas nodarbojās ar lielu mērogu investīcijām kādās 24 valstīs. Tā kā es esmu arī vadītāja un vienkārši cilvēks. Ļoti jauks cilvēks, man cik es tevi zinu vairāk kā tikai mūsu saruna pašlaik. Kaut gan tu esi dzimusi, tu esi latvietis, sāksim ar to, un tu nāc no Durbes, bet tavas darba gaitas ilgstoši, kā mēs runājam šorīt, 23 gadi. 23 gadi, jā. 23 gadi ir saistītas ārpus Latvijas, teiksim, nevis pārsvarā, bet ar starptautisko vidi, starptautiskā vidē. Personāla atlase, darbs ar cilvēkiem. Jā, es esmu tagad strādājusi 3 valstīs, varētu teikt, 3 dažādās kultūrās un darba vidēs. Uzsāku karjeru šeit Latvijā. Tajā laikā Vācijas Latvijas bankā, pēc tam, kas kļuva par Hansabanku, es vadīju personāla nodaļu Hansabankā. Un tad 2001. gadā mēs ar ģimeni pārcēlāmies uz Londonu. Un tad Londonā es strādāju faktiski 3 uzņēmumos. City grupā, kas ir arī liela starptautiska banka, Merrill Lynch. Tajā laikā tā bija viena no pasaulē lielākām investīciju bankām. Pēc tam viņi Lehman Brothers krīzes laikā pārņēma Bank of America. Un pēc tam 2009. gadā es uzsāku darbu šajā investīciju firmā KKR, kur esmu nostrādājis 15 gadus. Šogad svinēju 15. darba jubileju un esmu pieredzējis faktiski, kā es minēju, šīs 3 dažādās darba vides, darba kultūras, darba tirgus un kā cilvēki veido un vada uzņēmumus. Nu, lūk, šīs 3 dažādās vidas, kas raksturo, tomēr, ja te teikt, teiksim, nosaucošos tādos teikumos, kas raksturo šīs starptautisko vidi? Grūti ir aprakstīt, teiksim, tādu vienu starptautisko vidi, jo pat mūsu uzņēmumā mums ir 24 biroji pa visu pasauli, un tomēr katrs tas darba tirgus ir atsevišķs. Teiksim, ja salīdzina kaut vai Ameriku ar Japānu vai Angliju ar Franciju vai Ķīnu tagad ar Koreju, ja, ir katrā tajā darba vidē tomēr ir ļoti dažādi, teiksim, parametri vai lietas, uz kurām ir jāvirz uzmanība. Vai nu tas ir atkarīgs, teiksim, no ekonomikas vai no ģeopolitiskiem dažādiem, teiksim, notikumiem, kas tur notiek, un arī no tās konkurētspējas gan tīri uzņēmumiem, gan arī kandidātiem un darbiniekiem šajā darba vidē. Un teiksim, Anglijā bija ļoti interesanti, jo tajā laikā, kad es tur biju, tas bija pirms Brexit, kad Londona faktiski bija viena, varbūt varētu teikt, pat pasaules finansu kapitāla pilsēta, un tas pēc Brexit, protams, ir diezgan mainījies, un tagad tā koncentrācija no Londonas, ieskaitot arī mūsu uzņēmumam, tomēr iet atpakaļ uz centrālu un dienvidu Eiropu, un tie cilvēki, kas atbrauc strādāt Londonā, jo tur bija visvairāk iespējas, vislielākie tirgi, visvairāk darījumi, tad tagad brauc atpakaļ uz Franciju, uz Vāciju, uz Itāliju, uz Spāniju vai uz tām savām valstīm, kur tad viņi lokāli tagad mēģina attīstīt tos biznesus. Un Amerika ir tā kā tāds milzīgs valvas pats par sevi, vai ne, jo ņemot vērā to Amerikas ekonomiku un iedzīvotāju skaitu, un kad tiešām uz Ameriku tagad arī nāk tik daudz
strādāt gribētāji. Tur, protams, ir imigrācijas jautājumi un vīzi jautājumi. Tas nav tik vienkārši, bet tas darba tirgus tur ir ārkārtīgi, tur ir milzīga konkurence un teiksim, lai iedot piemēru, mēs vasarā ņemam kādus 30-40 praktikantus no Amerikas augstskolām un uz šīm 30-40 vietām mums piesakās aptuveni 6000 jaunieši. Nevar izreikināt uzreiz, cik uz vienu vietu ir. Tā kā mēs smejamies, ir grūtāk tikt pie mums praksē, kā tikt Harvardā vairāk kā mēs par 10, vai kādā no Amerikas tām top skolām. Jā, un kas būtu tas, kas ir tā interese, tas āķīts, kāpēc dodās tik daudz piesakās jums uz prakses vietām? Viens ir tas, ka tiem jauniešiem, kuriem tiešām interesē investīcijas un finanses un kur grib veidot karjeru šajā laukā, tad es teiktu, ka mēs esam varbūt top 3 firma pasaulē šajā jomā. Un mūsu tie dibinātāji, Henry Kravis un George Roberts, viņi bija tie, kas faktiski uzsāka to private equity un to investīciju industriju kā tādu 1976. gadā. Un tad līdz ar to tas employer brand name, kā viņi saka, tas brands ir ārkārtīgi spēcīgs. Un ja tu gribi kļūt par pasaules klases investoru, tad mēs esam vienotām firmām, kur cilvēki gribētu. Zīmols, kas ir interesants, pievilcīgs potenciālam darba ņēmējam. Jā, tieši tā. Un līdz ar to, teiksim, ir tā konkurence ir milzīga, mums pat nekas nav jāreklamē, teiksim, mums nav... Utvār folklori. Tieši tā, jā, mums ilgu laiku vispār nebija, teiksim, mūsu websaitā tādas pieteikšanās tās saites, vai ne, un vienkārši tas brands pats par sevi piesaista ārkārtīgi lielu uzmanību, un tad, protams, mūsu uzdevums ir palīdzēt atlasīt tos pareizos jauniešus, mums tieši, vai ne, kas pēc tam varētu nākt pastāvīgā darbā un veidot tādas ilgas un veiksmīgas karjeras mūsu firmā. Jā, Sandra, piemēram, es esmu jauniete, kas vēlas ieiet darba tirgu. Tavas rekomendācijas vispār jauniem cilvēkiem, kas ir jāņem vērā man un uz ko varbūt koncentrēties, lai es piesaistīt tieši to darba devēju un darba vidi, kas man būtu aktuāla un atbilstoša. Jā, es domāju, tur pirmā lieta ir bišķiņ jāizdomā arī, kas ir tas virziens, vai ne, pa kur šie jaunieši vēlās iet, un nevis ar visiem, teiksim, būs jaunieši, kuriem tiešām interesēs finanses un ekonomika un investīcijas. Daudz jaunieši aiziet sākumā uz konsultāciju firmām, kur viņi iegūst, teiksim, ļoti labi to pirmo treniņu, vai ne, un tās pirmās iemaņas. Un ir tādi jaunieši, kas jau ļoti agri zina, uz ko viņi grib specializēties, vai medicīna, vai vēsturi, vai, teiksim, kaut kas cits. Un, tas ir tas būtu tas pirmais solis izdomāt tiešām, pa kuru to taciņu iet, kaut arī tas, ko es jauniešiem saku, jūs arī, teiksim, karjeras sākumā varat to ņemt diezgan plaši, bet nezinot, kur tad tālāk aizies, vai ne, un tagad tu jau esi, teiksim, 30 vai 40 gadu, protams, tā specializācija ir daudz lielāka nozīme tad. Bet ir pāris lietas, kas noteikti, ko vajadzētu ņemt vērā. Labi, izglītība ir tā kā pats par sevi, jo tas atkal paver zināmas durvis uz labiem uzņēmumiem. Otrs, es teiktu, ko cilvēki varbūt pat nenovērtē tik ļoti, ir šīs te prakses, jā, tās vasaras, kur tu vari nostrādāt uzņēmumos, vienkārši iegūstot, kaut vai tīri tādas vienkāršas iemaņas, kā plānot savu laiku, kā uzvesties profesionāli darba vidē, kā komunicēt ar kolēģiem, jā, un bieži vien cilvēki vienkārši tu nezin, kā to darīt, un tad līdz ar to pēc tam viņi nedabūn tos darba piedāvājumus pēc šīm praksēm, un es redzu, ka jaunieši bieži vien neizvērtē to prakšu nozīmi. Un tad trešais, es teiktu, ir, ko mēs saucam tā intellectual curiosity, vai ne, tā zinātkāri, ka tu nestāvi pa virsu tām lietām, bet tiešām turpini visu laiku mācīties, izglītoties, lai katra saruna ar tevi ir interesanta. Un mēs ārkārtīgi ātri varam redzēt, teiksim, tie jaunieši, kuriem tā intellectual curiosity ir,
un kura nav, kura vienkārši paļaujās uz to, ka, gan jau būs labi, ja, un tad darba ētika un teiksim, tāda spēja sevi vadīt, un tas self-management, tas ir pats par sevi vienkārši, ja tas nav, tad nekas arī tur nebūs. Bet tad man rodas jautājums, dažreiz šķiet, ka jauniešiem ir grūtāk un vieglāk, bet šajā gadījumā tu ienāc jaunā vidē, un tev ir vieglāk varbūt kļūdīties, tu esi jauns un tā kā sūklīts visu uzsauc. Bet, piemēram, ir cilvēks, kurš ir jauns, bet vairs nav jaunietis. Piemēram, man jau ir 11 gadu pieredze, un es vēlos uzsākt jaunu. Es ienāku jaunā darba vidē, varbūt no tavas pieredzes, kas ir tas, uz ko arī man būtu jākoncentrējas, ja es gribu sev pierādīt un pieteikt jaunā darba vidē, vai varbūt ir kaut kādi tie saucamie sarkanie karogi, ko tu esi ievērojusi, kas būtu jāņem vērā? Jā, es domāju, ka tur ir līdzīgi tā kā ar laulību. Tur ir jāatrod tas pareizais partners, jo īpaši tiem cilvēkiem, kas ienāk, tā kā jau ar pieredzi vai ne jaunā uzņēmumā, es pilnīgi tev piekrītu, tas ir daudz grūtāk nekā, teiksim, jauniešiem, kuriem mēs apkārt struktūrizējam programmas un mēs viņam palīdzam un mēs ar viņiem ar katru soli ejam vienkārši burtiski ļoti strukturētā veidā, lai viņiem iedod tās prasmes, ka tu jau ienāc ar zinām darba pieredzi uzņēmumā, protams, no tevis tās ekspektācijas vai cilvēki sagaida krietni vairāk, vai ne? Un līdz ar to ir tas stress tam ienācējam, kā sevi pierādīt un organizācijai, jo mēs liekam uz tevi lielas cerības un arī kaut kādu PNL vai ne, kaut kādu finansu atdevu. Un tas, kas ir būtiski, ir pirmkārt atrast to pareizo uzņēmumu ar to kultūru, kas tev der, jo tas ir tas, kas visbiežāk, kur cilvēki pēc tam nav veiksmīgi šajās karjerās. Ja? Līdz ar to ir jādara tāda priekšizpēte, un lielākā daļa cilvēku jau arī to dara. Jārunājas ar cilvēkiem, kas tur strādā. Tieksim, tā mūsu pieeja šādās situācijās ir tas, kad mums cilvēki iet cauri kādām 15-20 intervijām. Un pirms mēs vispār to piedāvājam izsakam, un tas nav tādēļ, lai visu laiku turpinātu izvērtēt to kandidātu, bet arī, lai tam kandidātam iedot priekšstatu par tiem cilvēkiem, kas šajā organizācijā strādā, un dot viņiem iespējas uzdot, cik vien daudz jautājumu viņi grib uzdot, vai ne, un lai saprastu, vai šī te ķīmija un tā miedarbība būs, vai ne, un tad, kad tas cilvēks tad ienāk šajā mūsu darba vidē, tad mēs kopīgi izstrādājam, ko mēs saucam par tādu 100 dienu plānu, kas vienkārši ir tās labs vārds alignment, ja, kas nodrošina to, kad tu zini, teiksim, ko uzņēmums no tevis sagaida, uz ko tev koncentrēties pirmajās 30 dienās, nākamās 60 vai 90 dienās. Mēs arī izstrādājam tādu stakeholder, tādu karti, ja, teiksim, ar kuriem cilvēkiem mēs gribam, lai tu nodibini tās partnerattiecības vai profesionālās attiecības. Un līdz ar to, teiksim, tas integrācijas plāns tev ļoti palīdz jau pirmajos 3 mēnešos būt veiksmīgam. Un līdz ar to, lai nepazūd tā konfidence vai tā pašapziņa vai ne, un lai to stresu mazinātu pēc iespējas ātrāk un lai tā produktivitāte būtu augstāka pēc iespējas ātrāk arī. Ļoti interesanti. Tāda vienkārši man šķiet, ka es nezinu, vai Latvijā noteikti, ka ir kaut kas. Man arī šī doma prātā, ka tas noteikti iezīmē tāda starptautiska, liela, veiksmīga uzņēmuma sistēma vai pieeju. Bet, noteikti efektīvi, ja tas strādā. Noteikti. Un arī es pieņemsim, ieliekot jauniešu kurpēs sevi, ja es ieeju, man nav, es esmu no skolas sola, teiksim, augstskolas sola šī gadījumā. Un es ieeju darba vidē, pirmkārt, kā tu minēji, daudzās intervijas, bet interviju mērķis ir sinhronizēt, saprast manas vērtības ar uzņēmuma vērtībām. Un tas ir caur sarunu,
caur cilvēkiem, tas nav, lai kaut ko pārbaudītu, bet tas ir apusēji pārbaudīt, es saprotu pareizi, jā? Tas ir tieši tā, jā. Jo tikai tad, kad sinhronitāte ir vienāda rezonanse, kad mēs vibrējam vienādi caur sarunām, tas nozīmē, tas apusējais process, kur abi saka jā, tas der, un tad, kad es ieeju tajā vidē, tad man ir skaidrs, kā tu minēji, tas ir lieliski, tas ir 3 mēneši, jā, apmēram tas ir 3 mēneši, es katru zinu Tas mēneši, milestone saucamie vai tādi, jā, pīlāri, un kas man ir jāsasniedz, jā, tāda, un nevis kaut kāda vispārēji, tev jābūt ir ar efektivitāti un atdevi, jā, bet, teiksim, plāns ir atnest atpakaļ tik un tik naudu, piesaistot investīcijas, bet mani konkrēti, kā tu minēji, kā es dzirdēju, jau cilvēki, tātad uz konkrētu katram, ar ko man ir partnerība, ar ko es atkal komunicēju, un noteikti tad ir atpakaļ, kā tu kā personāla daļas cilvēks noteikti vārds arī savāc informāciju, akumulē, kur dod atpakaļ saiti atgriezenisko, gan tas cilvēks, ar ko komunicē, gan tas arī jaunietis, pieņemsim, ja? Bet tad es iedomājos arī tavu apjomu informācijas, kas ir jāpārstrādā un kas pieņem lēmumu. Tu noteikti ne tikai tu, bet tavu rekomendāciju ņem vērā, vai tā esi tu, kas, teiksim, jau kā personāla nodaļas vadītāja, bet, teiksim, kas ir tie, kas beigās to decision lēmumu saka? Tu būsi vai tu nebūsi, piedodiet, ja, teiksim. Jā, tas ir kopējs lēmums. Noteikti vadītājs, kurš meklē šo cilvēku savā komandā, viņam vai viņai būs tas primārais lēmums. Bet tas notiek konsultācijā ar visiem tiem cilvēkiem, kuri intervēja vai ne šos kandidātus. Un savācot, teiksim, jo arī katram intervētājiem būs cita pieredze ar to kandidātu, un līdz ar to tu iegūsi tādu samērā 360 tādu skatu viedokli, un tad vadītājs kopā ar mani vai manu komandu tad pieņem lēmumu, teiksim, kurš tad šo te vietiņu dabūs, un tu minēji pārbaudas laiku. Mēs neliekam pārbaudas laiku, jo mēs esam pārliecināti, ka izejot cauri šim procesam, nav nepieciešams vēlreiz tam cilvēkam radīt stresu, kad tev visi skatās virsū, vai tu būsi veiksmīgs vai nē, bet mēs pieņemam to, ka tu esi pie mums, tu būsi veiksmīgs, un mēs tev apkārt radīsim šo te support sistēmu, ja? Atbalstu, lai tiešām tev, lai tas arī izdotos un lai tā pieredze ir laba. Un tad, protams, tev ir ārkārtīgi jāskatās un jādara analīzes, vai tu tiešām pieņem tos pareizos lēmumus vai ne, un tad, teiksim, mēs ļoti skatāmies mūsu darbinieku apgrozījumu. Mums pēdējos 5 gados darbinieku apgrozījums ir bijis kaut kā 3–5%. Tas nozīmē, vismaz tie cilvēki, ko mēs negribam, kas no mums aiziet, kas nozīmē, ka tā organizācijas kultūra un apkārtās talantu un tās atbalsta sistēmas un tas performance management ļoti labi strādā, kad cilvēki paliek un veido savas karjeras un veido veiksmīgas karjeras mūsu firmā. Es jau gribēju jautāt, pēc tam runājam, kā es pieminēju par vērtību sistēmu, kāda ir tava uzņēmuma vērtības? Mums ir tā, ka ir tādas vērtības, ko pašos pirmsākumos ielika kompānijas dibinātāji Henry Kravis un George Roberts. Un viņi nāca no tādas vietas, kas viņi tajā laikā strādāja Bear Stearns, kas arī bija tāda ļoti zināma investīcija firma, kur bija aptuveni tas princips bija tāds eat what you kill, vai ne? Un viņi izlēma to, kad mēs tie nebūsim. Un tad jau no paša sākuma viņi pateica, ka šī kompānija un šī firma, ko viņi nodibināja, būs, es teikšu angliski, tāda highly collaborative, ja? Kad mēs visi strādāsim kopā uz vienotu mērķi, jā, ka sadarbība ir mūsu kultūras pamatā. Un tad interesanti, ka viņi to izveidoja sākot ar to, kad ir viens prēmiju fonds, neatkarīgi, kurā komandā tu esi. Tas nozīmē, ka ir manās interesēs palīdzēt tev un tevās interesēs palīdzēt man, neatkarīgi, kurā, teiksim, vertikālē mēs sēžam. Un pēc tam, kad jau uzņēmums palika lielāks, kad mēs sākām attīstīt, teiksim, tīri tās human capital un tās talantu prakses, tad tas ir jāsāk būvēt cauri visai organizācijai. Teiksim, atalgojums ir viens tāds ļoti unificējošs, teiksim, faktors, bet tad kā tu izstrādā, teiksim, vadītāja attīstības programmas, kurus cilvēkus tu paaugstini amatā, kuri cilvēki kļūst par partneriem, kā tu vadi performance management procesus, kā tu runā par firmas sasniegumiem. Un tā organizācija ir tāda vienota sistēma, kurā
kurā viss ir tā kā, sabalansēts, ja, un ja tā sadarbība, ko mēs esam, pēc būtības pasludinājuši kā viena no mūsu tām galvenām vērtībām, ir tā pamatā, tad visam pārējiem ar to ir jāstrādā. Un šodien, teiksim, kad es pat 15 gadus atpakaļ uzsāku darbu šajā firmā, mums bija 400 darbinieki, tagad ir pie 3000, vai ne? Un kad tu sāc jau pievienot tik daudz cilvēkus vai tik daudz jaunas bizneses, tad tas sadarbības princips bieži vien izjūg, tāpēc, ka, katrs tā kā velk uz savu pusi, vai ne, un katram ir savas intereses mazliet, bet kaut kā mūsu firmai ir izdevies to saglabāt, un tā straujā izaugsme arī, kas ir notikusi pēdējos 10 gados, es domāju, pateicoties tam vienam pamatprincipam, sadarbība, ko viņi iedibināja. Un tad, protams, ir tādi vispār pieņemams vērtības, vai ne, kad tā kā George Roberts saka, un es teikšu angliski, man vienmēr patīk, kā viņš to saka, ka people only do business with people whom they like and trust. Tas like and trust arī ir, teiksim, mūsu uzņēmuma tas DNA, vai ne, kad savstarpēji cieņa, golden rule. Teiksim, nav vajadzīgi milzīgi misijas statement vai ne, vai tādas lielas vispārīgas frāzes, bet ir tāda cilvēcīgi saprotošas vērtības ir tas, kas šo te uzņēmumu saista un vada uz priekšu. Arī Latvijā, es domāju, arī pasaulē, man liekas, īpaši pēdējos gados ļoti runā arī par labbūtību, par to dzīves un darba līdzsvaru, balansu. Un es tieši nesen kā klausījos interviju ar vienu tā kā pasaulē zināmu investori, sievieti, un viņa teica, ka viņu varbūt, kas intervijās arī atbaida, pieņemot jaunus darbiniekus, un ko viņi ņem uzreiz vērā, ka šis nebūs viņas darbinieks uzņēmumā, ir tie cilvēki, kas sāk runāt par to, cik viņiem vajadzētu brīvo laiku un tā, jo viņas uzņēmumā investīciju tirgu kā reiz arī strādā tikai cilvēki, kas ir izsalkuši ar tādu prāta stāvokli mindsetu, tādi, kas ir gatavi uz visu, īziņas un ziņas arī pienāk brīvdienās, un viņi ir svarīgi, lai viņi zina, uz ko viņi ir gatavi un nāk, jo viņas uzņēmumos ir tā. Un man uzreiz, protams, varbūt rodas tāds priekšstats, vai tā ir investīcija tirgu un vispār šādos finansu uzņēmumos, un vai tas ir tās priekšnoteikums arī man, piemēram, kā jaunam cilvēkam, ienākot šajā tirgu, vai man tas būtu jāņem vērā, ka tā tas ir visur. Un varbūt var padalīties, kā ir jums. Zinām, taisnība tur noteikti ir, un teiksim, šajās te ļoti veiksmīgās finanses un investīciju firmās tur ir mazliet tāds self-selection, jā, tie cilvēki, kuriem tas interesē un kur par to deg, un viņi ar mieru strādāt, teiksim, garākas stundas vai būt pieejami arī brīvdienās, kas varbūt būtu ļoti nepopulāri no personāldaļas vadītājas, bet es teikšu, ka es vienmēr arī tiem jauniešiem saku, nekas tāds ļoti izcils pasaulē nekad nav sasniegts ar darba un dzīves balansu. Nosauciet man vienu sportistu vai rakstnieku vai arhitektu vai mūziķi, kurš ir vadījis ārkārtīgi harmonisku dzīvi. Un tad līdz ar to ir jābūt, ja tu tiešām gribi būt izcils savā jomā, ir jābūt gatavam kaut ko upurēt, vai ne? Viena lieta, kas ir jāskatās, lai cilvēki neizdeg, jo tas nav ne pa labu cilvēkam, ne pa labu organizācijai. Un to mēs tā ļoti vērojam, un ir dažādi, teiksim, tie instrumenti, ar ko to var mērīt. Ir tās engagement surveys, vai ne, ka tu vienkārši skaties, kāda ir tā cilvēku apmierinātība ar darbu, ar organizāciju, ar vadītāju. Tad ir individuālās sarunas, kur arī mēs mēģinām uztvert, vai tur ir problēma tīri organizatoriskā līmenī, un tad pēc tam individuālā līmenī vai nav. Bet jā, es teiktu, ka mēs esam tuvāk šai investorei, ko tu minēji, kā varbūt tāds vidusmēra uzņēmums. Bet varbūt tā arī savā ziņā varbūt, šajā jomā ir tāda labbūtība, jeb labbūtības veicināšana, nevis tas varbūt līdzsvars, tur 50 darbs, 50 privātā dzīve, bet tas, ka tiek apsekots, kā cilvēks jūtas. Un ja viņš ir izgājis cauri arī šim visam, ko tu minēji, pirms uzsāk darbu, viņš zina, uz ko viņš parakstās, pēc tam viņš zina, kāds ir viņa plāns,
un viņš ir īstajā vietā, tad iespējams ir mazāk iespēja, ka viņš izdegs un jutīsies neapmierināts arī ar to darba apjomu, ja viņš ir tajā savā īstajā vietā. Tad varētu būt, ka šie instrumenti arī strādā un iespējams pat ir labotības veicinātājs vienkārši, es nezinu, vai es līdz galam piekrītu tai idejai un ka tā vispār var būt, tas 50-50, man tas nav vēl sanācis arī. Jā, un ir jāskatās, kad tu nestrādā uz 100% visu laiku, un līdz ar to, investīcija pasaulē, tu strādā uz, vienu darījumu ļoti, ļoti intensīvi, un pēc tam tev ir kaut kāds nedēļas vai ne, ka tā intensitāte nokrītās, un tas atļauj tiem cilvēkiem atkal, atjaunoties, un tad, kad nāk tas nākamais darījums, tad tu esi atkal gatavs, bet vēl viena lieta, kas ir ārkārtīgi būtisks, kad tīri no organizācijas viedokļa, tu arī sastādi tās atbalsta programmas, kas vienkārši palīdz dažas tādas ļoti būtiskas personīgas lietas atvieglot, kā piemēram, mums ir viens no tiem mūsu, ko mēs saucam par benefitiem darbiniekam, ir ģimenes plānošana. Mēs apmaksājam, IVF darbiniekiem, kuriem ir jāiet cauri mākslīgā apaugļošana, vai dažādi, citi tādi būtiski dzīves procesi vai lēmumi, kas bieži vien rada jau tavā ģimenē personīgo stresu, un ja mēs kā organizācija varam palīdzēt finansiāli vai tīri ar kaut kādiem, medicīniskiem pakalpojumiem, ko mēs pilnībā vai daļai nosacam, tad tev nav par to jādomā. Un tas arī to darbinieki ļoti novērtē, un mums ir arī tāda programma, ko mēs saucam par Flying Nannies. Tad, kad sievietēm piedzimst bērniņi, un viņas ir tā kā gatavas atgriezties atpakaļ darbā, bet tas mazais ir maziņš, un jābrauc ir, uz Kaliforniju uz kaut kādu ārkārtīgi svarīgu darījumu, tad viņi var ņemt līdz šīs auklītes, un mēs apmaksājam viņiem lidmašīnu un arī viesnīcu, kad tā sieviete investors var veiksmīgi darīt savu darbu un pēc tam atgriezties atpakaļ mājās. Man liekas, tas ir ļoti būtiski. Jā, un prieks klausīties, ka jo bieži vien var būt atkal kaut kāds stereotips, ka šajā finanšu pasaulē sievietēm ir daudz grūtāk. Es pieļauju, ka tā ir, jo lielāks procents noteikti ir vīrieši, bet šādi, piedāvājumi, atvieglojumi un palīdzība noteikti, varbūt motivē vairāk arī sievieti redzēt sevi šajā jomā. Tā ir taisnība, un lielās bankas, viņas ļoti sako līdzi un dara visu šīs analīzes, un viņi parasti arī saka, ka viņām ļoti nokrītās sieviešu profesionālu skaits tieši pēc tam, ka viņas nāk ārā no tās associate programmas un uz to vice prezidentu vai kā, tur katrai bankai ir tas tie tituli, bet kaut kur ap 30 gadiem, vai ne, jo sievietes domā, ka viņas nevarēs sabalansēt ģimenes veidošanu ar ļoti intensīvu darbu. Un tādēļ organizācijām tieši uz šo punktu ir ļoti, ļoti jāstrādā, lai radītu, to komforta sajūtu, ka to var apvienot. Un mums, šodien organizācijā ir 45% sieviešu, un tā kā gan rīz pusi uz pusi. Tas ir forši. Jā. Tas arī ir kādu pēdējo gadu laiku tendence? Kā tu neesi to novērojis? Noteikti, kad ir, es teiktu, varbūt pēdējā 10 gadi. Un, protams, ja tu gribi pieņemt darbā ļoti pieredzējusi sievieti investoru, tad viņi nav tik daudz, bet var sākt strādāt uz tām jauniešu programmām. Un tagad bieži vien ir tā, ka, ja mēs pieņemam 40 jauniešus darbā, tad citreiz ir tā, ka ir 70% meiteņi un 30% zēni, citreiz ir otrādi. Un mēs neliekam nekādas mākslīgas tur, tādas kvotas, bet tas vienkārši nozīmē to, ka arī meitenēm interesē finanses sfēra un investīciju sfēra, un viņas ir gatavas nākt un strādāt. Bet ir arī tādi novērojumi, un arī varbūt sabiedrībā tāds uzskats, ka Gen Z, jeb Z paudze, arī viņi arī varbūt domā par to balansu dzīves un labbūtību, un to, ka bieži arī dzirdam, ka varbūt kāds, kuram uzņēmumā strādā šīs paudzes pārstāvi, tad varbūt man
5:00, es pēc 5 neatbildu, vai man ir brīvdiena, es neatbildēju. Nu tā, un kad viņi bieži vien nosprauži ļoti jau sākumā tās robežas, un kad liekas, ka varbūt viņi ir slinkāki vai negrib darīt darbu, kādi ir tavi novērojumi, vai šī paudze kaut kā atšķirās šajā ziņā? Kā darbinieki? Nu, es teiktu tā, tagad lielākā daļā uzņēmumu strādā jau 4 paudzes. Mums ir, teiksim, cilvēki, kuriem ir dibinātājiem ir 80 gadi, un jaunākiem darbiniekiem ir kaut kur 22, varbūt 23 gadi, vai ne? Un tad viss tur pa vidu. Jā, man personīgi nepatīk, teiksim, šīs definīcijas dažādām paudzēm, tāpēc es domāju, ka tur ir tāds ļoti liela pārklājuma no paudzes uz paudzes, bet noteikti ir arī tāda atsevišķi principi, kur cilvēks strādā savādāk. Un līdz ar to tu arī nevari visiem uzstādīt vienādas prasības, ko tu sagaidi no 50-gadīgas strādājošas cilvēku, ko tu sagaidi no 25-gadīgas strādājošas cilvēku. Daudz, teiksim, runā par to entitlement culture, ja? Tā jaunai paudzei, kad, ko jūs dosiet man, nevis ko es došu jums. Jau pieprasījums ir. Bet šādi cilvēki, viņiem tās karjeras apraujās kaut kur, jo viņi ilgi nepaliek vai nu vienā darba uzņēmumā, un tas varbūt arī nav svarīgi, jo tu vari veidot tādu ļoti plašu, teiksim, to profesionālo pieredzi. Bet man novērojumi ir tādi, kad viņi nepaliek firmā, vai mēs pieņemam to lēmumu viņu vietā, vai viņi paši izdomā, ka šis ir par intensīvu un šis man nederēs un iet projām. Jā, jo šeit, man liekas, ir iezīmes, ko var ņemt vērā. Teiksim, es zinu personīgi, un es zinu, noteikti vēl ir cilvēki, kas ilgi varbūt cīnījušies tādu robežu jautājumu, jo liekas, ka tā atbildība ir un man ir jāiet un jādara viss, un tad šeit varbūt var pamācīties bieži vien no jauniešiem. Bet no otras puses, man liekas, tieši šis vecuma posms, 20 gadi, ir tas, ka tu vienkārši ņem un dari maksimumu, izzini, dari, tur jautā, viss paliec ilgāk, un tas ir tas laiks tev mācīties, vai ne, un to visu saprast, tā kā tāds, koks ar 2 galiem par šo. Jā, es gribēju, tā ir tāda vēl viena jauna tēma, bet varbūt tavi novērojumi tā īsumā par to, kādas sekas ir atstājusi pandēmija, varbūt, ko tu esi novērojusi tieši darba vidē, kā tiek organizēti darbi. Viens ir tas attālinātais darbs, kad daudz uzņēmumu varbūt pārņēmuši tādu hibrīdu modeli. Kas varbūt no tavas pieredzes, ko tu izceltu? Par medicīnisko pusi es nerunāšu, jo tur ir, protams, ilgtermiņa sekas uz cilvēku veselību, tie, kas ir izslimojuši Covid, un to mēs vēl tikai redzēsim nākamajos gados, bet runājot par to darba vidi, ir tā, ka finanšu sektors kopumā un arī mūsu organizācija tomēr pieņēma lēmumu diezgan ātri, ka mēs gribam cilvēkus atpakaļ birojā. Un ne tādēļ, ka ir svarīgs tas FaceTime, ja? Bet ir tādēļ, ka mūsu novērojumi īpaši, kas sākās Āzijā, jo Āzija aiztaisījās ciet daudz ātrāk nekā pārējā pasaule, ka tie jaunieši, ko mēs bijām pieņēmuši darbā, kas sēdēja savos dzīvokļos uz Zoom calliem un taisīja analīzes, ka tā viņu attīstība notika krietni lēnāk, salīdzinot ar iepriekšējām, teiksim, analītiķu klasēm. Un tad otrs, ja mūsu organizācijas galvenā vērtība ir sadarbība, ir ārkārtīgi grūti sadarboties attālināti. Un tas, ko mēs pateicām, mēs netaisīsim, teiksim, hibrīdu modeli, bet mēs sagaidām, ka cilvēki nāks atpakaļ uz birojiem un strādās kopā un izveidos draudzības un izveidos partnerattiecības un strādās komandā. Bet, ja tev ir nepieciešama kaut kāda fleksibilitāte, vienalga vai ģimenes dēļ, vai veselības dēļ, vai kaut kā, runā ar savu vadītāju, un mēs tev to nodrošināsim. Un tad ir vienkārši jāskatās, vai nav tāda cilvēka, kas to izmanto. Bet arī fakts ir tāds, ka neviens jau nav atgriezies 5 dienas nedēļā. Jā, lielākā daļa strādā varbūt 4 dienas birojā un 1 dienu no mājām, un tad vasarā mēs atļaujam cilvēkiem mazliet lielāku to fleksibilitāti, arī strādāt vairāk attālinātu, bet pēc būtības
ir ārkārtīgi svarīgi, teiksim, īpaši tādā apprenticeship kultūrā, vai ne, kur cilvēki mācās viens no otra, klausoties sarunās, ejot kopā uz sanāksmēm, dabūt to atgriezenisko saiti par savu to veidu, kā es strādāju, ir ārkārtīgi būtiski. Tā kā, un mūsu firmas rezultāti to parāda, ka tā ir bijusi pareizā stratēģija, un tad mēs ļoti sekojām līdzi, vai mēs pazaudējam kandidātus, vai mēs pazaudējam darbiniekus, tāpēc, kad mēs nenodrošinām, teiksim, šo te attālināto strādāšanu, vai krītās darba produktivitāte, un neviens no tiem faktoriem nebija lejupslīdošs, tā kā tas mums vienkārši pārliecināja par to, kad šī ir mums derīgā stratēģija. Es to nesaku, ka tas der visām industrijām un visām organizācijām, un es esmu liels atbalstītājs, ka cilvēkiem jāstrādā ar savu enerģiju vai enerģijas līmeni, un citi cilvēki labāk strādā no rītiem, citi cilvēki labāk strādā vakaros, jā, un kaut kāda fleksibilitāte ir jādod, bet atkal, ja tu domā tīri organizatoriskā tādā struktūrā, tad ir jāpieņem viens lēmums, un uz to ir jāiet. Kā ir ar mākslīgo intelektu? Vai tu jūti, ja tu jūti, kā tas ienāk, vai tas kaut kādas sekas dod, vai, teiksim, kāda ir tava pieredze, vai uz profesijām, vai, teiksim, vai tas tavs redzējums, vai tas kaut ko aizvietos, vai tas mainīs, vai tas iztums, vai tas gluži otrādi kaut ko jaunu iekļaus. Vai no tā jābaidās? Jā, viss nezināmais, ko mēs nezinām. Pirmā reakcija ir baili. Jā. Mākslīgais intelekts būs daļa no visas mūsu dzīves un ikdienas, gan profesionāli, gan personīgi. Jā, es tam pilnīgi ticu. Organizācijas patreiz iegulda milzīgus līdzekļus, veidojot šīs mākslīgās intelekta komandas, kas sāk izstrādāt un analizēt, teiksim, tos procesus, kur tas mākslīgais intelekts tiešām ienāks vai aizstās vai kaut kāds konkrēts process, vai, teiksim, cilvēkus, vai programmas. Vai mēs to izjūtam šodien, kā jau tas ir, teiksim, tā tīri praktiski, kur jau var redzēt, teiksim, tos case studies, ja tas vēl nav tā pa īstam. Tur mēs eksperimentējam, un daudz organizācijas eksperimentē ar tādām mazākām lietām, jo vēl ir ļoti neskaidri visi šie tie cybersecurity riski, vai ne, un ar kibernetika ir saistīts, un tā kā tas viss ir procesā, bet arī es tīri paskatos uz personāla vadību kā zinātni, ja, tad es domāju, ka noteikti būs lietas, kur mākslīgais intelekts ienāks un aizstās, gan atlasē, gan apmācībā, gan darbinieku novērtēšanā, noteikti būs kaut kādi, teiksim, analītiķi darbi, ko mākslīgais intelekts izdarīs labāk nekā cilvēks, ja tā kā noteikts profesijas, es domāju, kad pazudīs, un tad tas lielākais izaicinājums būs, kā tu pārtrenē šos cilvēkus, un kā tu viņiem iedod, teiksim, tās jaunās iemaņas, kur viņi varētu palikt un strādāt, un dot to savu atdevi. Man bija ļoti interesanta saruna ar vienu no pasaules, es teiktu, vadošākiem coachiem, Marshall Goldsmiths. Viņš ir sarakstījis ļoti daudz bestseller grāmatas, un tā kā smējos, viņš ir coach of the coaches pasaulē, un viņš ir strādājis ar pasaules līderiem un uzņēmumu vadītājiem. Viņam tagad ir pār 80 gadiem, man liekas, un man bija vakariņas ar viņu, un tad vakariņu vidū viņš vienkārši izvēlk ārā savu laptopu, un viņš saka, ka es tagad strādāju pie mākslīgā intelekta radīšanas, lai visas savas zināšanas, kas man ir galvā, nodot tam botam, vai ne? Un viņš saka, uzdod man kādu jautājumu, tam mākslīgam intelektam, un mēs tur spēlējamies ar tiem jautājumiem. Es saku, kas ir visdestruktīvākās iemaņas vadītājam. Un pēkšņi tas bots iedod tādu ārkārtīgi skaistu atbildi. Bet tas vienkārši parāda to, ka arī, teiksim, coaching industrijā, kad liela daļa, teiksim, to vismaz tādā vienkāršākā coaching līmenī, kad arī tas mākslīgais intelekts izstums višķi ņērā. Kāda atbildi iedeva? To es vairāk neatceros, bet katrā ziņā mums bija ļoti, ļoti interesanti. Un tad viņš teica, ka viņš arī strādā ar citiem coachiem, teiksim, lai dabūtu visu to research un dabūtu visu to pieredzi iekšā tajā mākslīgā intelektā, kas
un viņš ir tas, kas editē tās atbildes, lai tur nav tās halucinācijas. Un tad viņi arī uztaisīja viņam to vizuālo un balsi. Viņš teica, viņa paša meita, viņa neatpazina vismaz 2 minūtes, ka tas nav viņš, kas runā. Man kā liekas, tas mākslīgais intelekts varētu būt tā kā tāds negējāts zirgs, milzīgs mežonīgs spēks, un tas cilvēks nav jābaidās no tā iztuva profesija, bet ir jāpaskatās savādāk, kā radīsies jauns, kā to mākslīgo intelektu apsaglot, kā viņu vadīt, kā ievadīt. Un es domāju, ka no šī brīdī vismaz kaut kādu, es nezinu, varbūt manā dzīvē pat tas nenotiks, ka mākslīgais intelekts var pārvaldīt cilvēku. Izklausās līdz tam, vai tas vispār, protams, viss kas var notikt. Jā, teorijas tādas noteikti ir un pastāv, un tas arī ļoti polarizēts viedoklis ir, bet tas, ka tas kļūst daļa no mūsu dzīves, tas ir absolūti skaidrs. Jā, tas, kas ir neizbēgams, tas ir jāpieņem. Jā. Uztraukties par to, pielāgot dzīvē to. Tā. Jā. Man ir tāds jautājums, vēl es tā aizdomājos vēl par to mākslīgo intelektu un tā, bet atgriežoties mazliet pie tā cilvēcīgā atpakaļ darba, tu jau minēji, tad 4 paudzes strādā vienlaikus, jā, teiksim, darba vidē, kurā esi tu. Un tomēr es tā kā vairāk uz to Latvijas vīdu atgriežoties, kā mums tās pensijas vecums, tā kā tad burkāns tiek stiepts aizvien tālāk un tālāk, un tas nozīmē, tas nav tikai tas nav Latvijas, bet tā ir arī pasaules tendence, ka cilvēku dzīve dažādiem iemeslu pēc, bet tomēr ir tendence pagarināties, un tā darba vidē ir tātad arī cilvēka vēlme uzturēties ilgāk un būt produktīvam. Tātad, ja es daru, tad, lai man ir jēgpilni, un ar gadiem ejot, tas mans tātad, uz ko es eju, ko gadiem ejot, ko tu ieteiktu, teiksim, uz 60, es jau konkrēti teikšu, teiksim, tad, kad 60 gadi nav pār 50, jā, pie 60, pār pie 70 jāstrādā. Kas ir tas, kas būtu tāds, ko vērst uzmanību, ko vēl, kā noturēt, es negribu teikt konkurentspēju, man tāds kanibālisms tas atgādina, bet to sadarbību, lai tomēr būtu tā enerģija ir mazāka, nāk vietība, nāk zināšanas, nāk intuīcija, kas balstās uz zināšanām, salīdzinot ar jauno paudzi. Bet visnotaļ, ko var pateikt, kas ir samazinās enerģijas apjoms, tātad ātrums, precizitāte varbūt ne, bet ātrums visnotaļ samazinās, salīdzinot ar gados jauniem cilvēkiem. Un tātad, kas ir tas, ko tu teiktu, ko tad tajos darba ņēmējs, kas jau nāk lielākos gados, uz ko viņam vērst uzmanību? Ko viņam darīt, lai viņš saglabātu pirmkārt savu pašvērtējumu, jo bieži vien tas sit pa pašvērtējumu, ka es nekam nederīgs, varbūt mazāk derīgs, un darba ņēmējs uz mani var paskatīties, varbūt, kad stumt ārā, jā, teiksim, vai paņemšu gados jaunāku un investēšu, man būs lielāka atdeve. Kas ar šo pātu? Ko mums darīt tajos gados cilvēki? Jā, tas novērojams ir ļoti pareizi, ka cilvēki tagad noteikti strādā ilgāk, un daļai tas ir valsts vadītas programmas, ja pagarināt to pensijas vecumu. Daļai ir tas tā pašvērtība, ka tev gribās būt tajā apritē un negribās iesūnot vai aiziet tādā rutīnā. Kas ir interesanti, ka, teiksim, tie cilvēki, kur ir 50, 60, varbūt 70, tās organizācijas, vismaz mēs uz to skatāmies kā tādu nenovērtējumu darba pieredzi, kas lielākai daļai organizācija nav. Un parasti šie cilvēki jau ir, teiksim, samērā augstos vadības amatos, kas viņiem atļauj lielāku to fleksibilitāti organizēt savu laiku, jo viņi jau vairs nav tie ikdienas darītāji, viņi organizē citu cilvēku darbu, ja? Un līdz ar to tev jau nav jāstrādā tur līdz 9 vakarā, un tu vari strādāt sastruktūrizēt to savu laiku, atkal ap šiem savas enerģijas, teiksim, menedžēšanu. Ja mēs ņemam, teiksim, tādu organizāciju, kur tev ir 60 gadi, un tad tu strādā, tādu varbūt fabrikas darbu, ja, vai kaut kādu tādu vienkāršāku, mehāniskāku darbu. Jā, tad tur ir grūtāk, un tāpēc tik daudz organizācijas tagad izstrādā tās, ko viņi sauc par upskilling programmām, ja, kur speciāli palīdz cilvēkiem pārkvalificēties, lai pirmkārt iedot tev jaunu stimulu, jo
apgūstot jaunas iemaņas, rodās atkal jauna enerģija. Neirons saites veidos. Jā, tieši tā. Man nesen bija saruna ar Head of Human Resources of Walmart, ja, kas ir liels Amerikas tāds retail tīkls, kas pēc būtības jau tagad mēģina konkurēt ar Amazon. Ja. Viņiem ir, man liekas, vai viņi nav Amerikas lielākais darbdevējs, viņiem ir 2 miljoni darbinieki. Latvija nav. Un tad viņa tieši teica, ka tas viņas tagad tas lielākais izaicinājums viens ir tas mākslīgais intelekts, jo parādās, teiksim, driverless cars, vai ne, jo viņiem ir liels, teiksim, šoferi tas daudzums, un drīz jau būs tā, ka tie šoferi nebūs vajadzīgi, vai ir pakotāji, kur ienāks roboti. Visi, teiksim, tie call centri, tie jau tiek aizstāti ar mākslīgo intelektu, un tad viņiem tāds lielākā, teiksim, tagad tā investīcija tieši ir uz šo te darbinieku pārkvalificēšanu un upskilling, vai ne? Un es domāju, ka tas kļūs ārkārtīgi būtiski ļoti daudzām organizācijām pa visu pasauli, jo, protams, ka tas cilvēku vecums, kā mēs sakam, tā cilvēks noveco. Jaunas prasmes apgūt nav šķērslis nekurā vecumā. Uz to mēs darījam, un tātad tomēr arī domāšana ir, katram ir arī šis te ar to arī jāsāk, jā. Kad mācīties nekad nav par vēlu, apjomu, varbūt nevajag akadēmisku izglītību, bet jaunas prasmes, sakot, nebaidīties un spērt soli, un atbalstošā vide arī būs. Un atkal man šķiet ir jāmeklē tas darba devējs, kas to novērtē un saprot. Jā, noteikti tā kā tā sadarbība, jā. Man ļoti tā vērtība patīk. tas ir labi teikts. Es gribēju jau sarunas nobeigumu atgriezties pie tevis pašas, Sandra, un es klausos to, kāda ir tava darba vide, un apmēram iztēlojos tavu darba, teiksim, tādu dzīvi un ikdienu, bet tomēr man interesē, kā tu atgūsti, atjauno enerģiju, kā tu pati atjaunojies, kas ir tavi varbūt rituāli? Sports ir pavisam noteikti viena no manām dzīves galvenām sastāvdaļām jau no bērnības un arī šobrīd. Es 3 reizes nedēļā agri no rītiem boksējos ar vienu vecu izrēliešu treneri. Viņš agri tas ir noteikti 6. Pus 6, jā. Un mums ir tāda maza sporta zālīte mājā, kur mēs dzīvojam, tad viņš nāk ar manīm pastrādā, un tad viss, kas man ir sakrājies, tad es varu izboksēties ar viņu, un tas man atkal iedod tādu jaunu enerģiju dienai. Ņujorka ir brīnišķīga pilsēta staigāšanai. Un sestdienas, svētdienas es pavadu vienkārši staigājot vai nu pa Ņujorkas ilām, vai par upi vai pa centrālo parku un klausoties podkāstus kā jūsēju un arī citus, runājot par to, ka arī visu laiku uzņemot, teiksim, jaunas zināšanas un viedokļus un perspektīvas, lai tev neiesūnot tā domāšana, ka tavējā ir vienīgā un pareizā. Un tiešām turēt tādu atvērtu redzesloku un uztveru un grāmatas, ceļojumu. Fotografēšana, jā. Un tam visam ir laiks, vai ne? Tur arī tur jāatrod laiks, un ja tu netaisīsi, teiksim, to kā prioritāti, ka tu tiešām tev ir tas laiks pavingrot, tu jau zini, ka tad pārējā dzīves kvalitāte atkal tev nokritīsies, un līdz ar to, teiksim, ir kaut kādi principi, kas ir jāuzstāda sev, lai sev pasargātu, un lai dod citiem. Jā, paldies, Sandra, šajā sarunā man tā kā atvērās jauns, varbūt, skatījums arī uz šo te vidi, kurā tu esi to finansu vidi, un teiksim tādi, man šķiet, ka tur ir bieži vien, man tas saistās ar kaut kādiem tādiem lieliem rāmjiem, ļoti kaut kas tāds, konstants, kaut kas tāds ļoti, rāmjos, bet man šķiet, ka tas viss kļūst ar vien, tās robežas nedaudz izplūst, un tu man šo te vidi atklāji tādu ļoti cilvēcīgu, un iespējams tas iezīmē varbūt vairāk to starptautisko, bet es ļoti ceru, ka arī Latvijā šis ir vērojams, un ir cilvēki, kas varētu pateikt, jā, es arī strādāju Latvijā uzņēmumā, un mums ir līdzīgi, es tiešām to novēlu un gribētu redzēt,
Un jā, mums visiem ir 24 stundas dotas, un man patīk, jā, tavs nobeigums par to, ka šīs te prioritātes ir tas, kas mums to laiku iedos arī sev. Jā, un atkal es tādu mazo rezumēju vai tādu secinājumu jauniešiem, kas tuliņ sākas septembris un atgriežas skolās un augstākās mācību iestādēs, un beigsies pārsvarā arī atvaļinājuma laiks, jo vasara ir tad, kad mēs visi uzkrājam enerģiju. Tātad būsim resursos, būs iespēja veikt, pārskatīt varbūt kādas dzīves jomas, pieņemt lēmumus, esot resursos, kaut ko pamainīt. Un man šķiet, ka tu kā sākumā minēji tādu, jebkurām vecumām, kas grib kaut ko jaunu uzsākt. Svarīga ir izglītība, svarīgi nebaidīties no prakses, niansēs, kur pat liekas, kam nav vērtība, bet ir katrai niansē ir vērtība, nozīmība, uzkrāt šo sevī. Ja? Un trešais, ko tu minēji, izlitoja no galvas, kas bija trešais. Tieši tā ir intelektuālā ziņkārība vai zinātkāra. Zinātkāra, tieši tā, paldies, jo tieši šis, un laikam tas būs precīzi teikts teikumā, varbūt es kaut ko nezinu, bet es to ļoti gribu uzzināt. Un šī vēlme, tie zinātkāri patiesa, teikta no sirds, man šķiet būs tā atslēdziņa, kas var atslēgt kaut kādas durvis, kas pat liekas nekad neatvērsies. Arī nobeigumā man ir tāda ļoti laba anekdote, ko mūsu tas firmas dibinātājs Henry Kravis padalījās. Mums ir birojas 77. Stāvā Ņujorkā, un tad var redzēt faktiski visu Ņujorku, vai ne? Manhatenu no augšas. Visu Manhatenu no augšas, jā. Un Henrijam patīk uzaicināt savā kabinetā jauniešus, ka viņi uzsāk tās savas karjeras, un tad bieži vien viņš pieved viņus pie loga un saka, ko tu tur redzi? Un tie jaunieši, protams, pirmkārt ir nobijušies, jo šī leģenda tagad ir uzaicinājusi mani savā kabinetā un uzdod man jautājumus, un tā viņi saka, es tur redzu Brooklynas tiltu, vai es tur redzu Wall Street, vai es tur redzu Brīvības statuju. Viņš saka, nē, tu redzi iespējas. Tad par iespējām ir sadarbība. Tieši tā. Paldies. Paldies jums. Sandra.